Mīļie tautieši, vēlos jūs informēt par 3 lietām. Pirmā ir ļoti laba ziņa. Lielie Latvijas ražotāji sākuši atkrieviskoties. No iepakojumiem krievu valoda ir pazudusi gan Dobeles dzirnavniekam, gan nu pat arī ražotājiem Talsu piens. Ceram, ka pārējie lielie latviešu ražotāji sekos šim piemēram. Otra lieta ir pastāvīgās diskusijas sociālos par terminu latvietis. Mēs neesam Francija, mēs neesam Vācija, mums ir sava vēsturiskā pieredze, savi izdarītie secinājumi, un vēlos uzsvērt to, ka Latvijā latvietis ir tautības, nevis valstiskās piederības apzīmējums. Nevienam lojālam Latvijas pilsonim nav jāatsakās Latvijā no savas tautības. Savukārt latvieši veido Latvijas valstnāciju. Visi pilsoņi, ja visu tautību pilsoņi, veido Latvijā politisko nāciju. Un mēs visi kopā esam Latvijas tauta. Latvieši ir tautības apzīmējums, un latvieši veido Latvijas valstnāciju, kuriem pieder Latvijas vēsturiskās zemes, kā to arī definē likums. Ja jums vaicā, kas ir latvieši, varat droši atbildēt. Latvieši ir tie, kuriem pieder vēsturisko zemi likumā definētās zemes. Un trešā lieta ir tāda, ka ja jūs saskaraties ar neleģitīmām krievu valodas prasībām savās darba vietās vai kaut kur citur, jūs varat droši rakstīt iesniegumu Tiesību sargu birojam, kurš to izskatīs un vērtēs, jo tieši Tiesību sargu birojas Latvijā nodarbojas ar diskriminācijas novēršanu.